nezinu, cik tas internets ir stabils. Pēdējā laikā viss ir baigi mainījies. Pagaidām neredzu arī, ka kāds būtu pieslēdzies. Tā, es tūlīt pats pārbaudīšu, kā tas viss izskatās. Un dzīvējām. Jā, man šķiet, kad tā. Es atvainojos. Tā, varbūt kāds var uzrakstīt, kas un kā, jā. Tā, man neskapēc sāk skanēt mūzika, viss kārtībā. Sen nav būts laivā, esmu galīgi aizmirsis, kā tas darās. Laikam jau mēs esam laivā tagad, laikam jau viss notiekās. Vismaz viens skatītājs, es redzu, ka ir. Pagaidīsim vēl kādu, jā, es redzu, ka es esmu laivā. Patreiz mēģināšu saprast, kāda ir tā skaņa. Un kvalitātes sveiks ir ok. Super, paldies, Emīlija. Jā, nu kā jau es te uzrakstīju, jā, sākumā, tad būs 2 daļas, jā. Super, paldies. Un pirmajā daļā es varbūt parunāšu par to, kas saucās visa tā histērija, un kas mums ir, bet mazliet varbūt no cita skatu punkta, jo to, ko runā nepārtraukti mediji, mēs jau tāpat ļoti labi dzirdam un zinām, bet mēs neesam, jā, paldies visiem, labvakar vēlreiz, mēs neesam, diemžēl, paskatījušies uz šo jautājumu. Manā skatījumā mēs neesam uz to paskatījušies kaut kādos lielākos apjomos, teiksim, griezumos, jā. Un tad man jāsaka, ka man arī gribās piesviest nedaudz pagalas, jā, teiksim, sazvērstības teoriju, šeit ugunskuram, jā, kurš kurās, un es ļoti ceru, ka Rečeks beidzot ievēros arī mani, savādāk man jau sāk rasties iespējas, ka es esmu neredzamais cilvēks. Kāpēc? Es domāju, par to mēs parunāsim otrajā raidījuma daļā. Bet, man personīgi, es teikšu tā, es negribu apgalvot nevienu, ne otru, ne ka tas vīrus mums ir, ne ka viņa nav, ne ka tur ir labi vai slikti, jā. Man, protams, rodās pavisam loģisks jautājums. Es noskatījos šo te Davida Aika abus divus no jau video, un man rodās ļoti pamatots jautājums, kāpēc tad šo te video, kas pēc būtības ir viedokļa paušana, bija tik izmisīgi jābloķē, jā. Un, ja viņam ir 7 miljoni skatījumu, cik tur tas stundas laikā vai kaut kā tam līdzīgi, viņu pēkšņi bloķē visā pasaulē. Un ko tad šis te Davids Aiks saka? Viņš saka, ka tāda vīrusa nemaz nav. Jā. Domāju, parīt man būs atreferējums arī teksta formātā latviski iztulkots Aģgānu. Tur jāsaka paldies Andrim Ciekuram, kurš tātad šo te materiāli sagatavojas. Viņi jau tur arī visu laiku bloķē un tā tālāk. Bet katrā ziņā, jā, sen neredzēts, katrā ziņā ir vērts aizdomāties par to, kāpēc šādi viedokļi tiek tik izmisīgi bloķēti, kāpēc un galu galā, kāpēc viņus tik ļoti daudz skatās tomēr. Jo ir skaidrs viens, ir skaidrs tas, ka teiksim, viedoklim ir vieta būt, un ja viņu bloķē, un mēs labi zinām, ka visā pasaulē būtībā mediji pieder, faktiski, es redzu, ka Zonbergs šokā, bet labi, pieder faktiski tātad vieniem un tiem pašiem, jā, jā, es par Trumpu arī pieskaršos. Un jāsaka, ka mēs, diemžēl, varam secināt to, ka, ja pietiek vienam lielajam no lielajiem, tiem tā saucamajiem uzticamajiem medijiem nobraikties pa visu pasauli, vai mēs visi mirsim, ja? Kā visi šie, piemēram, vietējie mūsu mainstream mediji pārķer to, paziņo, ka tā ir absolūtā patiesība, jo tiem redz var ticēt, ja? Un uz redzēšanos aizgāja kuģītis jūriņā, ja? Un mums visiem cītīgi potē par to, ka mēs visi tūlīt mirsim, ja? Jā, es jau redzu komentāriem mazliet vēlāk. Tad pievērsīsimies, ja? Tātad idejiski man ir mazliet cits jautājums. Man jautājums ir tāds,
Ja mēs pieņemam, ka visi, teiksim, šitie te, kas tur Bili un visādi Zuckerbergi un Ergi un visādi citi ar uzvārdiem Bergi, es nevienu negribu aizvainot šobrīd, ja, teiksim, ja mēs pieņemam, ka viņi ir mums tie paši viedākie, paši gudrākie un paši zinošākie visos jautājumos, ja, tad man ir tāds jautājums, kādēļ visa pasaule šobrīd cīnās nevis ar problēmas cēloni, bet ar problēmas sekām. Jo, kā mēs labi zinām, cīnīties ar sekām ir samērā bezjēdzīgi. Kāpēc bezjēdzīgi? Tāpēc, ka mēs varam radīt tikai jaunas komplikācijas, jaunas sekas, un ar to tas viss arī turpinās. Ja? Bet man te ienāca prātā kas cits, kas tad ir cēlonis visai šai te pandēmijai, visam šim te ārprātam, kas teiksim, ir izvērsts pa visu pasauli. Es jau nerunāšu par tiem skaitļiem, par tiem runā daudzi, un godīgi sakot, ticami viņi nav manā skatījumā itin nemaz. Bet kas ir galvenā problēma? Problēma ir mūsu cilvēku nespēja pretoties jebkuram, ne tikai Covidam, vienalga kuram vīrusam. Ja? Un kā šī problēma tiek risināta dabā, tā problēma tiek risināta ar tā saucamās imunitātes palīdzību. Ja? Cīnīties ar atsevišķu vīrusu, tā ir cīņa, vēlreiz atkārtoju ar sekām. Kādēļ šie te gudrinieki, paši gudrākie, ja, es zināju, es sapratu tavu sarkasmu, viss kārtībā, kuri skaitās paši gudrākie un zinošākie, neredz to, ka viņi cīnās ar sekām. Viņi necīnās ar tātad cēloņiem. Vai arī viņi to negrib redzēt? Un tad ir labs jautājums, kāpēc, piemēram, Bils neiegulda 10 miljardus, teiksim, nevis vakcīnu izstrādē, ar kurām viņš pēc tam nopelna 200 miljardus un pats ar to lielās, bet, piemēram, kaut kādu medikamentu izstrādē, kas stiprinātu cilvēku imunitāti. Jo tad šie vīrusi, to jau arī Baiba Rozentāla pateica, ka šis vīrus nebūtu nav ne agresīvs, ne lipīgs. Ja? Un Baiba Rozentāla mums skaitās galvenā infektoloģa Latvijā. Ja? Tiesa arī bijusī politiķa, līdz ar to viņai ticības moments ir diezgan mazs, bet šai gadījumā viņa pateica to, ko viņa pateica, un viņa to pateica publiski. Tad jautājums, kāds ir šo te visu faķīru mērķis, viņi taču ļoti labi saprot, ka viņi cīnās ar sekām. Viņi necīnās nebūt ne ar, teiksim, ar cēloņiem. Ja? Tad kāds ir viņu patiesais mērķis? Kāds tam pašam Bilam ir mērķis? Ja? Pardon. Es domāju, ka mums visiem tas ir labi skaidrs. Ja? Un tas mērķis ir tāds, ka acīm redzot, ja cilvēkiem būs salīdzinoši augstā līmenī šī imunitāte, ja? Kāpēc viņš ņem vecākā gadu gājumus pārsvarā cilvēkus it kā? Jo mēs jau nezinām, saprotiet, cik nav bijuši Facebookā uzsaukumi viņiem, ko visiem internetu atslēdz tanī brīdī, kad viņus noliek mājās uz karantīnu ārstēties. Es kaut kā neredzu tos cilvēkus, kuri taisītu laivus, tepat bija laivs ir uztaisījis jau stikeri, ja, kad var uzlikt, kuru dienu tu sēdi karantīnā mājās, vai kā man tas ir, es nesēžu. Ja. Bet ideiski viņi tiešām to neapjēdz, viņi to nesaprot. Es domāju, viņi ļoti labi saprot. Tikai redziet, manuprāt, ar to, kad cilvēku imunitāti stiprinātu un padarītu viņus izturīgākus pret jebkura tipa vīrusu, ja, viņi nevarēs pelnīt. Tas pats Bils nevarēs pelnīt. Un te arī viss parādās, ja. Jo Bils jau ir stāstījis, ka viņš ieguldīja tos 10 miljardus. Arī pašā Microsoftā viņš dabūtu labi, ja 17 apakaļ pēc kaut kāda laika. Te viņš iegulda 10 un dabūtu 200. Ja? Tas ir arī visa tā iemesls. Un, protams, lai man piedod, bet man ir cilvēki, kuri pazīstami, draugi, teiksim, kuri līdz šim visai skeptiski ir skatījušies uz to, kad tu sāc runāt par, teiksim, par kaut kādām čipizācijām, par visām šīm te lietām. Tad, kad es pirms pāris gadiem vienai savai draudzenei šito pastāstīju, kādas ir manas domas, es gan tā neuzstāju, ka tā tas ir un tā tas tagad būs. Un es neesmu tāds pilnīgi akls šo sazvērstības teoriju piekritējis, bet es par to zinu, es par to interesējos, es par to lasu un attiecīgi es to redzu. Un tad, kad pirms pāris gadiem es ar šo cilvēku iepazinos, es pastāstīju viņai, tagad es viņai prasīju, būtiski pāris dienas apakaļ, es saku, tajā laikā tu droši vien padomā, ka čalim nav īsti pilns robus, ka kaut kas tur ir garām, ja. Viņš saka, jā, par to es tiešām tā padomāju, ka čalīgs bišķi pārspīlē, ja.
Es saku, ko tu tagad domā? Kad veselības ministrija jau ir pateikusi skaidri un gaiši. Čiposim jūs visus, ja jūs neklausīsiet. Ja? Viņi saka, tagad es nedomāju vairs neko. Ja? Jo vienkārši nevar padomāt, jo viss tas, ko mēs esam runājuši gadiem, ja, ilgi, viss sāk piepildīties, pie tam sāk piepildīties mērkaķa ātrumā, es atvainojos par izteicienu. Tāpēc mans personīgais viedoklis ir, ka šis te, bet vēlreiz uzsver, tas ir mans viedoklis, ka šis te vīrus vai nu neeksistē, vai tāda pašvaka gripiņa vien ir, ja? Un attiecīgi arī pēc Aika video noskatīšanās tas tikai apstiprinājās šī te teorija, ja? Attiecīgi galvenais mērķis, ar kuru viņš tiek palaists, lai apturētu šo te ekonomiku, lai piespiestu cilvēkus klausīt, lai padarītu viņus paklausīgus, un tad jau varēs arī čipizēt, tad varēs visus totāli, kā saka, Orwell sapnis piepildās un varēs kontrolēt, un to grib izdarīt, teiksim, šie te pasaules valdnieki, vai sauciet viņus kā gribiet. Ja? Es gan viņus neuztveru kā pasaules valdniekus, es viņus uztveru par lielākajiem pasaules neveiksmniekiem, ja ne tagad, tad nākotnē, jo nekas, manuprāt, viņiem tur diži nesanāks. Ja? Jo ir spēki, par kuriem nestāv pat viņi, un par to es personīgi esmu pārliecināts, šajā gadījumā nerunāju par Dievu klasiskajā izpratnē. Ja? Es domāju, daudzi no mums to ļoti labi apzinās, tāpēc nekas diži viņiem tur nesanāks. Ja? Kas mums pa komentāru jūru, jā. Bet ideiski, jā, tas, ko es gribēju teikt, ir, man drīzāk visu aizvien vairāk un vairāk sāk vilkt uz to teoriju, ka tas lielais the goal, tas lielais mērķis šim visam, šitai visai epopēji, protams, tur ir viss kopā, viss ir kompleks, tas nav tā, ka, teiksim, viņi gribētu tikai tos čipus mums iedabūt iekšā, nē, viņi ir izdomājuši to plānu, pie tam šie cilvēki, tas jau ir lasīts daudz, kur un tā tālāk. Viņi domā nevis tur 5 gadēs vai 10 gadēs, ja, vai, kā mēs domājam, mūža garumā, ja, piemēram, pa savu dzīvi, pa saviem, teiksim, mērķiem un plāniem. Ja, viņi domā 100 gadēs un pat 1000 gadēs uz priekšu. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka pēc šī te Covid nāks nākamais ārprāts, ja, tad visus grūdīs zem čipiem un mērķis tiks sasniegts. Ja? Un tad mēs staigāsim visu pīkstēdam. Nepīkstēs tev uz ielas noskanēs, tev nav uz vietas paņems un iešūs, ja? Jo savādāk tu redz apdraud visu sabiedrību. Tu neesi vakcinēts, tu neesi čipots, tu esi bīstams. Ja? Bet paralēli tam mums ir jāapzinās tas, es arī redzēju tos video skaistos. Es zinu, ka šeit nav, es domāju, neviena komentāros, ja, ne komentāros, bet skatītāju vidū, ja, kad, kurš uzskatītu, ka no tās čipošanas varbūt arī kāds labums, ja, jo, protams, tur ir zināmas vērtības, tur durvis bez atslēgas varēs atvērt super. Starp citu, mašīnas mūsdienu modernās jau praktiski visas verās, viņas atpazīst to īpašnieku un verās vaļā, ja. Pat bez visiem čipiem, ja, viņam čips ir kabatā. Bet mums ir jāapzinās arī kas cits, kad ļoti iespējams, ka tehnoloģijas ir gājušas tik tālu, kad ar šo te čipu palīdzību varēs manipulēt un arī vadīt mūsu rīcības un darbības. Un tas jau ir bīstam. Es varu pateikt, piemēram, kāpēc man personīgi, kāpēc tas satrauc. Es varu pateikt, ja? Ja pastāv tāda teorētiska iespēja, ko es esmu dzirdējis, ka viņš var, pieņemsim, likt tev paskriet zem vilciena vai zem mašīnas vai zem kā vēl, ja? Vai nolikt no tilta pakaļ eklēriem, ja? Tad es visticamākais būšu viens no pirmajiem, ja man nočipos. Cita lieta manī iekšēji ir pārliecība, ka mēs pie attiecīga intelekta attīstības līmeņa tomēr spējam pretoties arī šim. Ja? Bet tur, teiksim, vai tas tā ir vai nav, es personīgi pārbaudīt negribētu. Ja? Vismaz ne uz sevis. Jo, protams, kad es esmu suņa nagla visiem, arī mūsu mēdījiem un tā tālāk ar visu to, ko es šobrīd daru, un mēs, starp citu, arī ar Andri Ciekuru izprovocējām mazlietiņu mūsu medijus, un es joprojām esmu neredzamais cilvēks, jā, par šo te baložu lietu runāt nedrīkst. Neviens medijs, līdz ar to man klāt neķerās, un pats smieklīgākais tas, ka šī video es arī pateikšu pietiekami daudz, bet es runāšu arī par baložu lietu, līdz ar to īsti zākāt nesanāks, jā, vai arī beidzot mēs pārkāpsim to robežu. Mani interesē, kurā brīdī tā robeža tiks pārkāpta, kurā brīdī viņi ķersies arī man klāt, un tad jūs par mani uzzināsiet visu. Mīlīši. Jā, protams, ne to labāko. Jā. Lai gan it kā nekā tāda nav,
Un ja jau gadiem man nav varējuši pieķerties klāt, tad diez vai tagad ir pamats to izdarīt. Bet kā mēs labi zinām, ar piemēram par Jāni Pļaviņu, piemēram par Andri Ciekuru, Valentīnu, visi šie cilvēki ir tikuši nomelnoti ļoti meistarīgi un prasmīgi. Jo mums ir jārēķinās, ka tā mašinērija, kas strādā, šī mediju mašinērija, ja, man pašam šeit mājās ir 80-gadīgs piemērs, ja, tūlīt būs 81, ja, kur ir, piemēram, tā, ka panorāmā pasaka, un tas pie vis tā, ka es viņai stāstu, savai mamiņai, ka tā gluži varbūt nav, un ka varbūt nevajag tik traki stresot, un tā tālāk, ja. Tas ir, jūs reiķiniet viņai kāds, kas runā pretī, ja, bet ir jau vesela kaudze cilvēkiem, kuriem neviens neko tādu nestāsta, ja, un kuriem nav internetu, un kuri neredz, piemēram, šīs tiešraides un tā tālāk, ja. Un kas notiek? Panorāmā pastāst, kādi ir simptomi. Skaisti. Es viņai esmu iepriekšējā vakarā nolasījis morāli, bet ne, viņi nostās panorāmu. Nākamajā rītā, jā, viens no simptomiem tiek minēts niezacis, jo šitas caur acīm alienot caur ausīm droši vien arī un visur, kur citur arī lien. Tā kā uzmanīga to sevišķi tas, ko teica Kariņš par to rādīšanu visiem, ja, tur jāuzmanās, ielīdīs vēl caur turien tas kovids, ja. Tas tā humors. Un ticiet vai nē, bet nākamajā rītā viņai niezējās. Jā, un tas bīstamākais, un man tiešām gribētos pajautāt, teiksim, tīri tiem mūsu tā saucamajiem viedajiem mēdījiem Rebaltikām, nezinu, Latvijas televīzijai, tur visiem, principā, ja. Kurš uzņemsies atbildību par tām psihozēm, kuras radīsies šī visa iespējā? Kurš no viņiem to uzņemsies? Te bija viens labs piemērs, ko es arī ieliku Facebookā, ja, kur viena daļa varbūt nesaprata, ne jau no jums atkal jāsaka, bet tur bija kaut kādi komentētāji, kur nesaprata. Kad Apollo šonedēļ visu laiku, Apollo ir kļuvis ļoti dzeltens manā skatījumā, man ar nožēlu jāsaka, ka tur galvenā redaktora ir man bijusi sieva, bet tas neko lietas būtīgi nemaina, bijusi. Un viņi ir kļuvuši absolūti dzelteni. Un tagad, ko viņi dara? Šodien, kā mēs zinām, šis inficēto skaits ir krasi sārucis. Ja? Viņi stāsta, ka redzējies pēc svētkiem, tur svētku laikā, mazāk taisīt un tā tālāk. Un ir 2, šodien 9, ja? Ko lai nabaga Apollo dara? Viņiem taču vajag kliedzošu virsrakstu. Viņi taču nerakstīs, ka 2 tikai ir inficēti. Ko tad viņi izdara? Viņi paņem uzrakstu, uzliek virsrakstu. Iepriekšējā diennaktī atklāti inficēto skaits ar Covid ir pieaudzis līdz 600 un 650, jau tas jau ir skaitlis. Tas jau ir nopietnas skaitlis, ja tas tur nav 2. Ja? Par 2 es domāju, ka lielākā daļa no mums pasmaidīt, ja tur virsrakstā būtu. Viņi tik ļoti dzelteni iet uz tiem klikšķiem un uz tiem virsrakstiem, ja, kad, godīgi sakot, es jau sen vairs palasu tos virsrakstus, bet es pat nelasu tālāk, ja, lielāko daļu no šiem te visiem brīnumiem, ko viņi tur dara, ja. Un tiešām ir loģisks jautājums, kurš uzņemsies atbildību par tiem tūkstošiem, es teiktu, pat 100 000 pensionāri, jau, kuriem tagad būs vienkārši nervi samaitāti līdz pēdējiem. Ja? Viņi jau nenomirst no tā Covid, viņi nomirst no tās psihozes, kas tiek radīta sabiedrībā. To dara mediji, to nedara neviens cits, un viņi vēl kauc un dīc, ka viņiem vēl naudu vajag. Es teikšu mazliet savādāk, ja būtu kaut viens medijs, es domāju no mainstream medijiem, kurš, teiksim, runātu patiesību un neceltu to paniku tādā līmenī debesīs un tā tālāk, ja, tad tādā gadījumā šim vienam medijam nebūtu jāuztraucās ne par lasījumu skaitu, ne par reklāmdevēju skaitu, ne par ko. Viņam nevajadzētu skriet pie valdības un dīgt ārā naudu. Ko dara mūsējie? Viņi valdībai apsola, ka tik viņi tagad principā, jā, turpinās šo te histēriju audzēt, jā, un valdība viņiem piešķir, jā, tos 2 miljonus vai cik tur viņiem iedeva, jā. Tikai man jāsaka arī tiem no mainstream mediju pārstāvjiem, kuri skatīsies, jūs esat ļoti naivi. Ja jūs domājat, ka pēc tam, ka jūs savu darbiņu būsiet padarījuši, un šo te paniku kultivējuši līdz tādam līmenim, ka trakāk būt nevar, jā, un tas viss būs beidzies. Jūs domājat, jūs vēl kādam te būsiet vajadzīgi? Tiem pašiem, kuriem jūs tagad skrienat no priekšas un no pakaļas un ziepējaties un lienat kā tik varat. Ziniet, parasti izpildītājus
jebkura noziedzīga sistēma, jebkura noziedzīga organizācija izpildītājs parasti novāc. Tieši tas notiks arī ar jums un veidosies jauna mediju vide, kurā jums, starp citu, jūs jau būsiet dinozauri. Tā ir mana prognoze, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka tieši tāds arī notiks. Jā, savā ziņā mēs pie tā strādājam, ne tikai mēs zinām vēl cilvēkus, kas ar to nodarbojās, jā, viņiem pat ļoti labi sanāk. Un agri vai vēlu tas jūsu laiks pienāks. Un šie snobiskie žurnālistiņi, kur ir iedomājušies no sevis sazin ko, ka viņi drīkst diezgan rupjā veidā, diezgan nepieklājīgā veidā nostādīt sevi par augstāk esošiem nekā jebkurš cits. Un mēs, piemēram, ar šo es esmu saskāries personīgi, es to zinu, kā viņi domā. Viņi domā, ka mēs vispār esam muļķi un viņi ir vienīgie, kuri kaut ko saprot. Diemžēl, bet tā tas ir. Jā. Un šī pārliecība ir ļoti pārņēmusi žurnālistikas vidi. Jā. Lielā krūze. Ok, es tagad, teiksim, to, ko es gribēju no tai pirmajā daļā, to es esmu pateicis, varbūt tagad paskatīsimies tūlīt tās komentārus. Ingus, kā vienmēr, sveiks, Ingus, aktīvs un tā tālāk, Rečeks tūlīt aizklopēsies. Šaubos, vai viņš tik vienkārši aizklopēsies. Es nebūtu tik ļoti pārliecināts, jā, jo tā vara tomēr ir ļoti liela. Es domāju, ka tik viegli te nebūs, jā. Jā, un Ingus turpina paskat, ko Trumps veido, jau sāk palikt jautri. Jā, man visjautrāk liekas tas, ka mēs neko atkal no tā visa neredzam mūsu mainstreamā, jā, un ne tikai mēs, to neredz visu pasauli, bet tas, ka tur notiek, un tas ir labi, ka notiek, jā, jo, kā jau es teicu, daži labi būs lielākie lūzeri manā skatījumā, nevis lielākie uzvarētāji, un neizdosies. Vismaz ar pirmo piegājienu viņam tas nezinu. Vai nav citi piegājieni izdomāt, vai Trumps nespēlē tajā pašā pusē, tikai mazliet savādāk ieraugot šo te pretestību. Mēs to pagaidām nezinām, un diez vai viņš mums to arī teiks. Jā. Sveiks, Zigi. Ja mēs ticam, ka nav, tad arī nav. Tur tas sāls. Jā, un ja mēs ticam, ka ir, tad arī ir. Tieši tā. Ja mums pārbrauc pāri mašīnu, viņi tāpatās ārsts pateiks, ka nomira no Covid-a. Maija. Ja bloķē, tad taisnība tiek vēstīta. Tas ir par aiku. Jā, protams. Ja ne taisnība, tad vismaz ļoti nepatīkama, teiksim, cita versija šiem te bloķētājiem. Ja? Ingus, ja pateiks taisnība naudiņu, tad tu. Jā. Tā, čau, Aiņi, es jau pateicu, labvakar, Māri, es arī noklausījos Davida Aika pirmo daļu. Jā, ir arī otrā daļa, tagad var pameklēt internetā. Man liekas, ka Andris ir ielicis, ja nemaldos arī boikotā, mēs apstiprinājām, bet cik ilgi viņi tur noturēsies, tu sazini. Jā. Visdrīzākais, ka ne cik, un šajā gadījumā tā nav reklāma, bet teksta versija un arī video būs uz atsevišķiem serveriem, un viens no tiem serveriem būs Ačgārni. Kur jau viens raksts Davida Aika ir intervija, piedodiet par tulkojumu kvalitāti, kāda ir tāda ir, bet vismaz ir tulkojums un ir arī rakstiskā formātā. Tā kā to, starp citu, tur ir arī tāda nianse, kā iespēja izdrukāt. Pastīties, raksta apakšā, pastieties, ir podziņa bez visādiem kaut kādiem bričaņdaļiem un aizvest tiem cilvēkiem, kuriem tā interneta nav. Jā. Tā, Ingus, vajag tak pus pasauli parādos iedzīt, lai ir iemesls pasauli sadalīt. Tas ir viens no, veidiem, protams, iedzīšana parādos un sadalīt. Es domāju, viņi savā prātiņā jau sen ir sadalījuši. Jā. Tās ir muļi. Renārs Jasinskis. Labi, Renāri, pieņemsim. Es sapratu, ko tu gribēji teikt. Man nav nekāda pretenzija pret tavu viedokli, bet tad viņš ir jāpamato, vismaz vārdu vajadzēja uzrakstīt līdz galam. Soros un Gates nav bērgi. Jā, Aiņa, es redzu arī tavu uzvārdu. Tāpēc es teicu, es ne par visiem to saku. Jā. Nav jau vaina uzvārdā šajā gadījumā. Es domāju, tu saprati. Jā, skatāmies tālāk. Pie vainu žīd, Krievs maliņā nervos pīpē. Tu zini, es tā negribētu varbūt apgalvot, ka tieši visi žīdi, žīds, starp citu, ir jā, latviešu valodā, ebreju apzīmējums, un tur nekā tāda
Nepieklājīgi nav, bet es teiktu drīzāk, ka runa šeit iet par vienu novirzienu, kas tā saucamie habadisti vai kabalisti, vai sauc viņus kā gribi, ja, kuri tad ir šie te, viņi nebūtu, viņiem ir tāpat tautība, ja, nacionalitāte, bet viņiem ir pavisam citu uzskatu, un tie īstie žīdi, viņi nemaz paši nav pārlaimīgi par to, ko šitie te dara, ja. Alda raksta, ticēt medijiem, tas ir murgs. Nu, protams, mēs jau aizvien vairāk to saprotam. Un kā jau es teicu, tāpēc viņiem tagad ir jāskrien un jākauts, ka viņiem vajag 2 miljonus, jo viņiem vienkārši, viņiem vairs, pirmām kārtām, viņiem pat reklāmdevēja netic. Jā, kur tā vēl kāds cits, jā. Microsoft iet uz galu, vajag jaunu produktu palaist, just business, nothing personal. Es nedomāju, ka Microsoft iet uz galu, vienkārši Bills ir atklājis daudz ienesīgāku biznesu. Jā, viņš jau no Microsoft, tāpēc arī ir aizgājis, kas viņš tur kaut kāds valdes priekšsēdētājs. Gan jau, ka īpašnieks ar vēl joprojām ir, bet principā viņam tas Microsoft ir pie vienas vietas, tāpēc, ka viņš ir atklājis, ka šito var pelnīt 10 reižu vairāk. Tur ir jāstrādā vairāk, šite var pelnīt vienkārši. Jā. Tā nav Sandris, sveiks, jā, tā nav nekāda vīrusa politiskā krīze COVID-19. Jā, es saku, es neesmu... Es uzskatu, ka kaut kāds vīrus ir, vai tas ir tik briesmīgs, kā tas tiek zīmēts, un tā tālāk, tas ir cits jautājums. Es domāju, ka tā tāda mazliet lipīgāka gripa, lai gan izstāsta, ka viņa pat nav tikpat lipīga, ja? Bet, protams, ka lielākā daļa no tā manā skatījumā arī viss ir izpūst, jo es personīgi nepazīstu nevienu. Jūs kādu pazīstat, starp citu, varat ierakstīt komentāros, ja kāds reāli pazīst kādu Covid slimnieku. Ja? Vilnis Garoz, iespējams tagad rīt trešais pasaules karš tik notiek, tas jau pavisam citā līmenī ar bioloģiskajiem un digitālajiem ieročiem. Taisni tā, Vilni, tur es tev pilnībā piekrītu, pēc kara tas arī izskatās, jā. Tā ir. Tur man pat nav īsti ko piebilst. Jā, Andris Žalnerovičs, labvakar Mārim pārējiem tautiešu. Paldies, labvakar. Renārs. To vīrusu inficē 15 līdz 20% ir inficēti, tests 100%. Renār, tagad tu beidzot uzrakstīji, jā, tas laikam bija par tām muļķībām. Jā. Es neapgalvoju, ka tāda vīrusa nav. Es viņu vienkārši neesmu redzējis, un es neuzskatu, ka tāpēc man, Renār, tu varbūt teiksi, ka, piedod, teiksim, tu zini labāk par Rozentāls kundzi? Labi, pieņemsim, ok, visu cieņu tādā gadījumā, jā, bet, Rozentāla jau pateica skaidri un gaiši, cik un kas, jā. Un inficētība, ja viens cilvēks inficē 1 līdz 2, maksimums 3 cilvēki, tie nav 15 vai 20%. Tā, Ingus vecos aizlaiž viņu saulē, jo no šiem ienākumu nekādu. Jā, arī tas ir viens no ieguvumiem visai šai epopējai, viennozīmīgi piekrītu, nevar nepiekrist, jā. Jo redziet, viņi jau strādā, šis te plāns, manuprāt, viņš ir ļoti, viņš ir ne tikai globāls tādā nozīmē, ka viņš aptver visu pasauli, gan rīz vai izņemot pāris vietas, kur viņa nav, jā, kur viņš nedarbojās, bet viņam ir ļoti daudz to vēlamo un sasniedzamo efektu, kas tiks sasniegti viņu realizējot. Jā. Tie paši skolnieki, viņi tiek izolēti, viņi tiek sadzīti pa mājām, viņi mācās, piedošanu, cik vecākiem ir laika mācīt savus bērnus, viņiem paralēli jāstrādā, jāpelna nauda, jā, vēl ir kur strādāt, jā. Cilvēki tiek nosēdināti mājās, jā. Lielai daļai sistēmas nemaz nekas vispār nav jādara, jo agrāk mums bija tā, ka mēs jau varējām piespiest to sistēmu kaut ko darīt. Ja. Manuprāt, ir vēl viens liels iegūms, ja, kas šai gadījumā ir noticis, ka visā pasaulē, es domāju, visas sistēmas ir apjēgušas to, ka cilvēki sāk saprast, ka no viņiem nav praktiski absolūti nekādas jēgas. Un tad ko dara? Tad šāds te vīrus, šāda te pandēmija tā saucamā, ja, viņa ir ideāls mehānisms, ar kura palīdzību, ja, teiksim, arī šo problēmu atrisināt. Beidzot parādīt, uzpucēt uzpleču un pateikt, redziet, mums ir jēga, mēs jūs no vīrusu glābjam. Tā kā šeit var būt dažādi, bet tas, ka tā ir viena no lielākajām krāpšanām manā skatījumā pasaules vēsturē līdz šim, par to es, kā es to esmu teicis jau no paša sākta gala, tā es to saku arī šobrīd.
Ja. Sveiki visiem, gan Jāni, gan Ines, es necelšu augšā komentārus. Ja. Zīgis, L.E. veči ar ragiem nespēs visus tos grēciniekus atvārīt nākotnē. Nu, tu zini, kā ir. Es redzēju arī to video, jā. Nu, es neesmu pārliecināts, ka tāda L eksistē, un es neesmu pārliecināts arī, ka tāda paradīze eksistē. Un es neesmu pārliecināts arī, ka vispārējā kristietības uzstādītā dogma, jā, par L paradīzi un tā tālāk vispār eksistē. Bet es nesaku, ka tas tā nav. Es vienkārši saku, kāds ir mans personīgais viedoklis. Jā. Un to man neviens uzspiest nevar. Renārs Jasinskis, Deivids Aiks 100%, jo viņš ir ļoti gudrs. Es īsti nesaprotu, ko tu ar to gribēji pateikt. Deivids Aiks saka, ka ir 15 līdz 20% šī te inficētība. Viņš saka arī, ka tāda vīrusa nemaz nav. Tā, Sandra Kūkar, testa ražotāja instrukcijā ir norādījis. Šīs tests nevar būt par pamatu COVID-19 diagnozes noteikšanai. Tad par ko tur runāt? Jā, Sandra, es arī šim, protams, kad pievērsu uzmanību, nevis ražotājs, bet pat izgudrotājs, un tā tas ir, jā. Līdz ar to nu, tas vien jau liek aizdomāties, jā. Tas vien jau liek aizdomāties, un tas, ka jāsaka, ka plāns ģeniāls, par to nav šaubu. Plāns ir ģeniāls, jā. Jānis mūs grib uzjautrināt, bankas seifa durvis arī varēs atvērt. Tu domā ar to čipu? Es domāju, ka nē, bet tu pamēģināt varēsi. Jā. Skatāmies, un šie pulcēšanās aizliegumi ir ar mērķi novērst protestus un demonstrācijas, jo pēdējā laikā daudzās valstīs protestē pret pastāvošo valdību realizēto politiku, īpaši Francija, Itālija, Spānija un tā tālāk. Jā, arī tas ir viens no, kā saka, bonusiņiem visā tādā epopējā, kas nāk klāt vienkārši kā tāds odziņa, jā. Un ir vēl ļoti daudz, starp citu, jo, saprotiet, šis ir tas laika posms, kurā var zakt uz nebēdu. Paņem 4 miljardus un zodz visu pēc kārtas. Ja? Jo es nezinu, vai jūs visi esat redzējuši, bet bija tāds skaists iepirkums Saeimā, ja? Ka nopirka puķītes, puķu kompozīcijas. Piedodiet, jūs man mēģināsiet tagad ieskaidrot, ka krīzes laikā, mēra laikā, ja bez mazai, ir nepieciešams puķīšu kompozīcijas Saeimai. Nu, es domāju, mums visiem paliks smieklīgi tagad, jā, 20 štukas, jā, bet kā tas izstās realitātē? Nu, manuprāt, tas ir tā, ka Saeimā kādam fīrerim mazajam, jā, nu, kurš ir pietiekami ietekmīgs tomēr, jā, vai nu viņam pašam, vai vēl kādam čomam ir bizness, jā, nu, kur tu tagad ziedus notirgus? Uz 8. martu noteikti sapirka pilnus štabeļiem, vai ne? Ko darīt? Nu, ko darīt? Nu, to arī darīt, nu, tad notirgos Saeimai tās tulpes, nu. Un viss atnes atkatiņu visdrīzākais, un knaps nestrādā, policija tikai tvarsta kaut kādas karantīnas neievērotājs. Ja? Super, ideāls veids, kā fenderēt. Ja? Mums laukos, kamēr pīkstinās, jau būs ar mietu 3 ceļu norāvies pīkstinātāji. Nu, Ingus, es neesmu tik ļoti pārliecināts. Jā. Nu, saproti, man bija baigi foršais piemērs. Es neteikšu, kurā tirdzniecības centrā, bet es sēdēju vienkārši gaidīju cilvēku. Aizvakar. Sēžu un gaidu, un man pienāk apsargs. Ko jūs te darat? Man jau gribējās atcirst viņam, kas tev pa daļu, jā, bet es tā pieklājīgi, es saku, nu gaidu cilvēku. Cik ilgi vēl taisties gaidīt? Es saku, nu es nezinu, ka pabeigs savas darīšanas, nāks lejā, jā, un tad mēs satiksimies un dosimies kaut kur. Ilgāk pa 10 minūtēm jūs nedrīkst šeit atrasties. Ko? Es viņam pateicu, pagaidiet, tūlīt priekšnieks nonāks lejā, jā, priekšnieks. Un tad jūs viņam ieskaidrojat, ka nedrīkst ilgāk pa 10 minūtēm atrasties tirdzniecības centrā, kurš ir vaļā. Jā, tas tā. Šis ir izcili. Neteikšu to vārdu, kāds ir iespējams, ka ko tādu izmanto. Es īsti nesapratu, pa ko Ilze, bet iespējams ir viss. Kā teica Gebels, jā, meliem ir jābūt tādiem, tik ļoti fantastiskiem, jā, ka neviens nespēja noticēt, ka tā var melot. Nu, es tagad vispār nav pateicis, bet domu sapratāt, jā. Un Gebels, starp citu, principu tiek izmantot ļoti bieži šī visam.
Par čipošanu nelems Gates un viņa banda. Tur ir arī teikšana Trumpam, diez vai ASV piekritīs. Patreiz kaut kas uz to pusi velk, tā cerība tāda ir. Labi, ka pagaidām kādam tur ir saprāts veselais. Ja? Jautājums ir par ko citu jautājums, jo to, vai tas nav tikai solis, ieraugot kaut kādu pretestību, kaut kāds atsolis atpakaļ, nedaudz atkāpšanās, lai pēc tam nāktu ar vēl lielāku sparu virsū. Jo mēs jau, kā es teicu, ne mēs varam, ne mums Trumps teiks, ko viņš domā, ne mēs arī to uzzināsim. Mēs to uzzināsim tikai, kā saka, procesā. Ja? Emīlija, zem hipnozes ne to vien dara cilvēks. Jā, tas par to, kad viņš spēja iespējams ietekmēt, droši vien tā es saprotu. Ja? Ingus turpina, nevajag nevienu čipu, kaimiņu tanti zina visu un pat vairāk. Nezinu kaimiņu tanti pilnīgi visu. Tas tā. Ja. Māja par čipošanu, tas jau bija. Jā, kur tad mums tas sāk atkārtoties? Ja raksta vecos nav jēgas pārliecināt bezcerīgi, man arī mamma, ar ko esmu mēģinājusi. Man reizēm izdodās vismaz uz 10-15 minūtēm, pēc tam aiziet pa pieskarā kaut vecajā fleitē un tur neko nevar padarīt. Un es arī to tā arī uztveru, bet vismaz tik daudz, kā pastāstīt, starp citu parādīt, ka te pašā Berlīnē cilvēki ir ielās, viņi protestē, vismaz video tādi ir, to jau šie cilvēki neviens neuzzina. Jā. Un tas, starp citu, ir mūsu uzdevums viņus informēt par to, ko zinām mēs. Jā, reku tieši Sandra raksta Vācijā cilvēki jau izgājuši ielās protestā pret karantīnu. Jā, es zinu, jā. Egīls sveiks, tikko runājam, tāpēc es televizoru neskatos jau gadus 8, zato Egīli kaut ko citu dara un rezultāti arī ir, jā. Bet tu saprati. Tā, Ilze. Barišņikov arī ASV. Un kas tad tur bija ar to, ko Ilze rakstīja pirms tam? Šis ir izcili, kāds iespējams, ko tādu izmanto. Vēl joprojām īsti nesaprotu Ilze, bet sāk palikt closer, kā saka, tuvāk. Jā, Renārs. Man neusticies Māja Bērziņa. Mājā būs jauna kārtība, ko ieviesīs mūsu tēvs. Tu domā pa kuru tēvu? Pa vienu čirkaino, jeb to tur kaut kur tur debesīs, jā. Par to, kas tur ir debesīs, es jau esmu teicis un daudzreiz teicis, jā. Katram mums ir tiesības ticēt, nevienam to aizliegt nevar. Es ticu, ka viņš tur ir vai kaut kur citur, bet es neticu tam, ka viņš dzīvo baznīcā. Es domāju, ka es pietiekami precīzi izteicos. Tā, Sandra, cilvēks bija nobildējis to papīru un iztulkojis. Kuru papīru, ja nav noslēpums, Sandra, es īsti nesapratu. Pagad tev bija pirms tam komentārs. Pastīsimies, kur tev bija pirms tam komentārs. Pirms tam. Vācijā cilvēki, nezinu, par kur papīru tad tu domā. Sveiks, Sandri. Jā. Tā, līdz mūsu tēvam mēs tikām. Ingus, ja kurš portāls arī ziņu tāpat pelna uz klikšķiem, protams, tas ir viņa bizness. Protams. Jā. Normāls Bondars cilvēkiem var iestāstīt, ka viņš ir slims. Protams, ka var, jo vecāks cilvēks jau vieglāk to iestāstīt, starp citu. Jo vecākam cilvēkam, tāpat kā bērnam, jā. Ne jau vēl ir tas teiciens, ka uz vecumdienām mēs visi atgriežamies bērnu prātā. Tā jau arī daļai notiek. Viņi vienkārši paliek uzticamā. Viņi vairāk uzticās, viņi vairāk notic un tā tālāk un tā joprojām. Tad tu viņam vari diezgan smuki sasprost batons ausīs. Pie tam, ja man standarta arguments, visa pasaule runā par to un tu saki, ka viņa nav. Es jau nesaku, ka viņa nav. Es tikai saku, ka tas, kas ir, tas nebūtu nav tas, ko tā visa pasaule te stāsta. Un to, ka visa pasaule var, kā jau es teicu, CNN piedara, nezinu, kam tur Sorosam vai Gatesam vai abiem kopā, vai tur Rockefelleriem, Rothschildiem, vai BBC tas pats un tā tālāk. Ja? Viņi pasaka, ka tāda lieta ir. Viņi zina visu uz redzēšanos, visas rečeki un rečekisti un rebaltikas Latvijas televīzijas to pārsniegs kā absolūto patiesību. Nevienam nekas nav jāpārbauda, jo projām, starp cik mēs neesam redzējuši, ne līķu kaudas, ne bēres, ne visu pārējo, mēs kaut kur, tur kaut ko no kaut kādām citām vietām. Tā kā tas arī ir rādītājs, jā.
Zigis, nekas viņiem nesanāks, būs viņiem uz atvārīšanu rindā jāstāvīt sevišķi mūsu vietējiem balliņiem. Nu, jā, labi, pieņemsim. Sandra, tie penči neklausās, es ar mammai neko nevaru ieskaidrot, lai gan bijušais mediķis, jā? Nu, jā, tā tas ir, diemžēl. Ieraksta, ka ātumā nesaprot, visiem arī medijiem ir instrukcijas, un viņi neviens nedomā 3 soļus uz priekšu, bet tas labi. Es pat neteiktu, ka tās instrukcijas tik izteiktas. Jā. Es domāju, ka tur vienkārši arī, zināmā mērā, stulbums ir. Jā, tā kā, nu, mans personīgais viedoklis. Jo redzot tos nobismu, es vienkārši to esmu piedzīvojis, es tādu esmu dzīvojis kopā, tad es diemžēl varu teikt, ka jā, kad viņi uzskata mūs visus pārējos par aitām, un viņi vienīgi ir gudrie, un ja viņiem ir, teiksim, visas pasaules mediji iestāstījuši, jā, par to, ka, jā, nu ir tas draņķis, nu tad viņi saka, tu stulbens, tu neko nesaproti, es saprotu, jā, un es rakstīšu. Nu, tad aptuveni tā attieksme ir. Jānis, likvidācija notiks jebkā, tikai neliela atšķirība laikā. Nezinu, kuru te likvidēs, kuru ne, domāju, ka nesanāks nekas. Žurnālisti izstrādājumi, jā, to jau arī var teikt pa visiem pārējiem politiķi izstrādājumi un piedošana prezidenta izstrādājumi un tā tālāk. Īpaši aizliegties paņēmiens, jā, tā viņi visi vienā maisā bāžam. Es saprotu, Robi, ka tev šodien uz viņiem cēmieris, tev nepazvanīju, bet es saprotu, ka viņi tev zvanījuši. Tā, tagad pēdējais laiks pārņemt varu, pasūtīt visus un sākt dzīvot sev. Nu, tik vienkārši to varu arī nav, jā, jo ir jāsaprot viena lieta, vara kā tāda nevar būt absolūtais mērķis vai absolūtais risinājums manā skatījumā. Šajā gadījumā runa vairāk ir par to, ka mums kā nācijai, kā tautai būtu beidzot jāapzinās savs spēks. Būtu jāizlasa satversme, būtu jāsaprot, kas tur ir rakstīts. Mēs vēl joprojām esam viņu darbdevējs, starp citu viena no retajām Eiropas valstīm, kura tāda ir. Jā. Un jāizmanto šis te instruments. Un ne jau velti visi TVF cilvēki nepārtraukti dod vaļā pa tām tātad šīm te tautvaldības principiem un tā tālāk. Tas nav vienkārši tāpat, mums vēl viņi ir iespējami. Kamēr vēl nav satversmi samainījuši. Nu, jā, Robertam ir cemme šodien uz aizliegto paņēmi. Es tevi saprotu ļoti labi. Jā. Es arī jūtu, ka briest likvidācija pastāvošās iekārtas. Tas, jā, tam es piekrītu, jā. Ivars, Rebaltika visai drīz būs ciet, par to nekādu šaubu vairs nav. Paskatīsimies, jo es saku, es negribu prognozēt to, ko mēs nemaz nezinām, jā. Nu, būs Rebaltika ciet ieštepselēs citus, un Spriņģīt pāries citā, aizies uz Baltika, jā, vai nu vienalga kāda pārsauksies un aizies tālāk Kuģīts jūriņā, jā. Ingus, laikam esmu dinozaurs, bet kas tas par aik? Ingus, es tev pēc tam nosūtīšu saiti, es negribu reklamēt, jā? Nu, ne tāpēc, bet šis ir TVF kanāls, un nav jēgas reklamēt manu šeit privāto, lai gan visi zina viņu. Tā. Ja ne visi žīdi ir cionisti, bet visi cionisti kabalisti ir žīdi. Nu, jā. Tas tā ir. Lauris, nevis žīdi, bet ebreji rasists, es neesmu. Neesmu. Un, ja tu palasīsi latviešu valodā, žīds ir pilnīgi normāls apzīmējums ebrejiem. Pilnīgi normāls. Un neviens tev nevar piešūt rasismu, ja tu viņu tā nosauc. Ja? Nu, te tu mazliet kļūdies. Ja? Tas ir latviešu literārais termins, viņš tiek izmantots ļoti daudzos mūsu dižgaru darbos. Tā kā šito nesāc. Tas tā nav. Tu vienkārši nezinu varbūt, bet nu, nav tā. Nu, redz, baini, nezinu nevienu Covid slimnieku, es nevienu. Ja? Mārīta De Bruyne it kā izslimoja, bet nu, ar to tanti kā ar bitēm, jā, tāpat kā ar gobzēm.
Laimons, man stipri domāt, viņķeli pirmā jāčipo un visu valdību deputātus. Tu domā, ka jau nav nočipota, Laimon, es nebūtu tik ļoti pārliecināts. Man tāda aizdoma, ka viņa jau sen staigā pīkstēdam. Jo, normāls cilvēks neko tādu spļaut ārā nevarētu. Piedošana, ka es to tā saku, bet, pardon, es atvainojos, viņa pati ar savu valdību nobalso par alkohola tirdzniecību naktīs, un tagad viņa sāk stāstīt, ka būs nopietna saruna par alkoholismu. Jā. Redz, Lauris raksta, mans kolēģis zina, kas pārslim. Tas ir no vienas mutes otrā, bet te ir jautājums par to personīgo pieredzi, jā. Man tādas nav. Tur ir Ļubaviči, Aškenzi, zina, kas savā starpā konkurē un naidojās, bet tas vispasaules LGBT praids bērnu medībām. Kāds zina Latvijas adaptēto bērnu likteņus, kurus lidmašīnās izved uz ASV daudzus gadus, sākot no 90. Rādās, ka vienkārši iztirgoja. Ļoti iespējams, Ināra, par to neviens, diemžēl, dzīvs esošs cilvēks nezina. Es zinu, ka zināja Insts Cālītis, kurš par to nobrēcās, ka tādas lietas notiek, un tūlīt pat viņam aizbāz mutu ar Eiropas gada cilvēku balvu, un acīmredzot, viņam ar to bija pietiekami. Nezinām mēs tos likteņus, diemžēl nezinām. Bet tas, ka bērnu tirdzniecība ir viens no ienesīgākajiem biznesiem pasaulē, tā tas ir. Emīlija, nepazīstu. Norvēģijā, Īrijā, Anglijā, Itālijā, Austrijā, Vācijā kolēģi, draugi, nezinu nevienu, beidziet vecos aiztikt 6-7. Neviens jau tev neaiztiek. Jā, bet redziet, tas kopējs, jā. Igus, es tik domāju, Ķīnai un Krievijai arī Klimam nav nekāda redzama rezona tai farsā piedalīties. Šie drīzāk arī Kimam, jā, drīzāk uzraus ko savu. Es domāju, ka Ingus tā pasaules valdība, tā saucamā, viņa ir ievērojami lielāka nekā mēs varbūt gribētu. Un es nedomāju, ka kaut vienā pasaules valstī, ieskaitot arī Kimu, jā, viņš vienkārši tāpat būtu ticis pie šprits. Mans uzskats ir, ka viņi tāpatās visi spēlē vienu un to pašu stabulu. Ināri, ja mūsu sačipos būsim vēl liela koncentrācijas nometne, jā, tas jau arī biedējām. Lauris, ja jau tu esi tik drošs par visu Covid, tad uztaisi grupu un aiziet uz Austrumu slimnīcu un pārliecinieties, ir tas Covid vai ne. Man jau tur iekšā nelaidīs, Lauri. Starp citu, man nebūtu nekāda problēma, man nemaz grupu nevajadzētu taisīt. Tas tāpat varētu aiziet. Jā. Starp citu, tie, kas dzīvoja uz Nebēdu, Ivars raksta, arī pēc šīs uzpūstās Covid-19 akcijas turpinās dzīvot uz Nebēdu. Zaudētājos tik un tā būsim, visvairāk būsim mēs paši vienkāršākie cilvēki, kas dzīvo no algas līdz algai, un man tas galīgi nepatīk. Nevienam tas galīgi nepatīk, Ivar, bet es nebūtu tik ļoti pārliecināts. Pasauli mainās un mainās diezgan strauji. Var gadīties, ka kāds paliek pie sasistas silas, jā. Jā, es zinu, Ziga, to humoru, jā. Lauris, vecais, ko es varu pateikt? Viss tas, ko saki, tagad pēc pandēmijas kritīs par tavu galvu un taviem visiem fīreriem, tici man. Lai tā būtu manis pēc, es uzskatu, ka man ir tiesības uz savu viedokli un es viņu arī paužu. Jā. Mani nebiedē kaut kas kritīs par manu galvu. Ja es kaut ko melot kādam vai apmelot kādu, tad tas būtu savādāk. Bet man šajā gadījumā tas nebiedē, jo dievišķie likumi ir vieni, un neviens likums neaizliedz paust savu viedokli. Liedz melot, tā ir cita lieta, bet melot es nevienam nemeloju. Ja nolasās ap 100 000 protestu, ko darīs šaus nost, drosme pietiks, ja NATO iekšējās lietās iejaukties nedrīkst, tā Ingus raksta. Tev savāc tos 100 000 Latvijā no sākuma. Tur ir jānotiek ļoti lieliem satricinājumiem, lai mūsu pārbiedēto nāciju varētu tagad novākt 100 000, diemžēl. Lauris turpina, jūs esat reāli zombiju TV, jūs te dzīvojat sapņu pasaulē. Lauri, varbūt to arī tā uzskatīju. Tas ir tavs tiesības, kā jau es tev esmu teicis, par to zombiju TV, kurā vietā mēs šeit kādu zombējam. Pastāst man lūdzu. Jo saproti, tagad, ko tu, Laura, dari? Tu nodarbojies ar standarta demagoģiju,
Ja? Pasakot, jūs esat Zombiju TV. Nekāda pamatojuma tam nav. Tev arī nevajag. Tu pasaki un domā, ka viss ir kārtībā. Ja tu man vari pierādīt, kur es, piemēram, šeit kādu zombēju, tad lūdzu izdari to. Ja nē, nevajag šādus apgalvojumus rakstīt. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku saprot, ar ko tu te nodarbojies, tāpat kā es to saprotu, bet es tev nebloķēšu. Man nav nekāda problēma tev atbildēt. Jā. Nu jā, tā jau Ingus atbild. Es domāju, ka es atbildēju. Jā, nu turpinās ar to Zombiju TV. Kur abas īvetiņas? Nezinu, par ko tu Ingus domā, bet labi, ok, Ilze. Es par to, ka tie testi it kā pēc anotācijām nemaz nav domāti C19 noteikšanai. Tad kā tas ir iespējams, ka viņus izmanto? Es nesaprotu. Ilze, te jau ir tā lieta. Kā jau es teicu, ko teica Gebels, meliem ir jābūt tik ļoti neticamiem. Gluži vienkārši nav iespējams noticēt tam, ka tie ir meli. Tieši tādā veidā to arī var panākt. Un Gebels, starp citu, vēl šo to ir teicis. Es neesmu baigi viņu studējis, bet būs jāpastudē. Jā. Viņš ir teicis to, ka iedodiet man medijus, un es jebkuru nāciju pataisīšu par aitu baru. Paralēlis neredzat? Lauris, kāpēc nelasa visus komentārus, jo atlasa sev izdevīgus jautājumus un kontekstus? Tad tu reāli propagandē kādu nevēlamu informāciju un mēģini zombēt tautu. Tas viss tiek ierakstīts. Ļoti labi, ka tas viss tiek ierakstīts. Un, Laura, es tev varu pateikt, es turpmāk arī varu screen recorder palaist. Un tas, kas man izlaiž komentāros, to es arī lasu tos komentārus, kuri man izlaiž, kuri man parādās. Ja viņi pēc tam parādīsies Facebookā, tad ar šo tu vari vērsties pie Rebaltika, Rečeka vai vēl kāda čeka, jā, vai kāda čekista. Un viņiem arī to visu stāstīt. Visvairāk vērsies pie Facebook, starp citu ar šo. Bet es tev saku, beigās, te būs tāda sadaļa, es parunāšu par tādu lietu, ka beigās neviens Rečekis klāt nelīdīs. Tā kā varbūt mierīgs. Īvars par to, ko drīkst vai nedrīkst NATO, nebūsim tik pārliecīgi. Apskaties, kas notiek Lietuvā. Viņiem ir atļauts viss, tikai aiztikt tos liekts vietējiem varas orgāniem. Pat, ja tie izdara krimināli sodāmas vardarbības. Jā, nu par to ir bijuši jau skandāli. Mēs zinām, kad ir bijušas kaušanās un kaušanās un kas tik vēl ne. Nu, Lauris izskatās, ka ir ļoti nozvērējies mani uz soda sola apsēdināt. Lauri, veiksmes tev! Ingus ideja iepotēt ir viegli, grūtāk panākt, lai liekas, ka pats to izdomāja no sērijas, tikai nedomā par zilonijām. Pats sākās jau rūpības. Lauri. Mēs varam sarunāt, ka vismaz bez rūpībām, jā? Oi! Tagad es sākšu tavus komentārus nerādīt, tāpēc, ka parādās rūpības. Saproti? Saproti, ja? Domāju, ka es pelnīšu. Ingus pēc hartas nevar. Var, ja vietējā vara lūdz palīdzību vai piedalās citas valsts pilsoņi. Jā, tā tas ir. Kāds no mūsējiem kaut ko raksta. Covid tests tak ir pakalpojums. Tātad aplikts ar nodokļiem. Tiešām šādus nodokļus šodien valstī vajag. Jā, tur viss ir. Nu, saproti, viņi tak Pagai. Tas, ko es jau teicu vienā brīdī. Šitā te visa Covid pandēmija ir ideāla augsne zakšanai, lielizmēra zakšanai, nebijušai zakšanai. Tā kā tagad var fenderēt, nevarēja fenderēt nekad. Jā. Paglau, Lauri, ko tu pīpē? Es gribu. Par kādu karu es runāju? Tu to esi izracis. Smieklīgi. Ingus Dīkstāvs pabalsts pierēķina algai, lai ZTI var atņemt. Tas ir zvērnāties izpildītāji. Jā, ko var gribēt no šādas pārvaldes? Nu, neko jau nevar gribēt. Nu, tā jau tas ir. Ja Zigis raksta spriņģa uz poda, tik varēs aiziet, pardon. Nu, jā. Sandra. Jā, starp citu par to rasismu redz poliski arī. Redzi? Tas Laurim specveltījums. Un Lauri palasi vairāk latviešu klasiķus.
palīdz. Covid-19 pozitīvs tests ir tāpat kā 70% iedzīvotājiem ir pozitīvs tests uz herpes vīrusu, bet tas nenozīmē, ka ar to visu laiku slimo un no tā mirst. Nu, taisni tā. Taisni tā. Normons, kas ir valsts parādu, cik 100 miljārdus valsts parāds priekš mūsu bērniem, kurš būs jāatdod. Te ir viena lieta. Ja valsts parāds, vēl 100 miljārdu nav, paldies Dievam, ja šitā turpināsim, drīz būs, bet tā ideja ir tāda, ka neviena valsts nekad valsts parādu nav atdevusi. Viņi tik pārkreditējās tālāk un tālāk un tālāk. Neviens to parādu neatdod. Tas tā. Jā, Artūr, es redzēju Messengerī, bet es nesapratu, ko. Es tev kaut ko droši vien rītā uzzvanīšu, ja? Ingu, starp citu, Viņķeli jau nedēļu man neatbild, kāpēc nav katrā pašvaldībā pārbaužu punkti. Naudu jau sadalīt pa kabatām. Nu, Ingus, tu ko iedomājies, ka kundze Viņķeli tev atbildēs? Tev kaut kādam tur plebējām atvaino mani. Savākt 100 000, Jānis raksta, ir vienkārši, tikai vajag dažus Akropols veikals. Nu, jā. Jā, tev ir laba humora izjūta kā vienmēr. Ruslands. Mums būs jāiemācās šis laikam jāliek virsū īrijā, sēd mājās, saņem gandrīz to pašu, ko strādājot. Jā, tas ir dzirdēts. Tas ir dzirdēts, kad īrijā tā ir. Ne tikai īrijā. Sandra Lauras laikam ir kāds 11, kuram nav spīdošas atzīmes latviešu valodā. Nē, es zinu, godīgi sakot, man tas īpaši pat nesatrauc. Nu, un Artūrs, cik vēl valdība aizņemsies, cik viņiem dos? Kaut kā nejūt tos miljardus darbībā. Nu, viņus neviens nejūt, izņemot pašu valdību, jā. Viņus neviens nejūt un nesajūtīs arī, jā. Bet kā jau es teicu, tas ārējais parāds, viņš ir tāds virtuāls cipars parasti. Neviena nav dzirdēts, ka kāda valdība būtu bankrotējusi vai būtu atdevusi. Jā, ir bijis tuvu defaultam, ir bijis tuvu tam, bet nekad nav bijis tā, ka bankrotē, jā. Nu, valsts nevar bankrotēt. Ingus, pēc 1,5 līdz 2 nedēļām atkal cipars uzliks. Būs iemesls atkal ņemt naudu. Ne jau par velti atved tikko vēl ārzemnieks. Visticamākais, ka tas, jā, es arī skatījos uz šiem te cipariem, kas bija tagad pēdējie, jā. Un es biju nepatīkami pārsteigts, jo es apzinos, ka pirmkārtām viss šai dzīvē notiek šitā te augšā lejā pēc sinusoīdas, jā. Un ja mums ir šis te kritums tagad, jā, ar tiem inficētajiem, tad būs aizies augšā, jā. Jautājums, vai viņš iet šitā tā līkni, jā, vai viņi iet šitā. Jā. Es domāju, ka viņi iet šitā vai pat šitā uz leju, jā. Bet ļoti iespējams, ka viņi apzināti samazināja šo te inficēto skaitu, lai pēc tam attiecīgi uztaisīt lielo pīķi, kā Viņķeli mīl izteikties, jā. Jā, cenas veikalos būs 2 reizes lielāks. Nu, diemžēl jāsaka, ka šeit mūsu veikalnieki arī izpildās pēc pilnas programmas, jā. Nu, tie arī izdomājuši uzvārīties uz kaut kā, jā. Uz iespējas patiesībā uzvārīties, bet tagad mēs esam jau stundu nomuldējuši pa vienu tēmu. Es saprotu, ka šī ir aktuāla tēma un tā tālāk, bet tagad iecirtīsim, kā saka, iemetīsim kādu sprungulīt ritentiņos, dažām labam un parunāsim par balaužu lietu, kas, manuprāt, automātiski pastīsimies, cik viņiem dušas pietiks, jā. Automātiski nozīmē to, ka neviens šo laivu nemēģinās nec bloķēt, nec celt augšā, nec kaut ko vēl, nec reku vēl ir. Ja dzīve, tā, labi. Tūlītās šos 2 komentārus vēl, un tad gan viss, ja dzīve ir kā zebra, tad manējā ir neģers. Jā, ir dzirdēts Lauris. Sorry par rupībām, bet neko nepīpēju. Tu teici par provējošu un tavas atbildes ir novēlotas. Saprotu, tās atbildes kavējas un viss aizmirstas, bet reāli man vienkārši ir pieriebusies tās demagoģijas par sazvērstībām, bet tās reālās darbība ir. Es nesaprotu, Laura, ko tu ar šo vispār gribēji pateikt. Ja tu man pa karu kaut ko pārmet, jā, es piekrītu, ka savā
formā, mainītā formā, bet ļoti iespējams, ka šis ir trešais pasaules karš. Bet vai es kādā brīdī esmu teicis, ka es viņu gribu? Šaubos. Mēs varam pastīties apakaļ patīk. Bet labi. Tātad paņemsim, sametīsim sprungulīšus riteņos rečekistiem un visiem pārējiem čekistiem. Un pacelsim to jautājumu, kura dēļ es esmu neredzamais cilvēks, nu jau vairāk nekā 3 gadus vismaz, jo ar mani baidās runāt visi. Tātad tiem, kas nezin, būs grūtāk, bet tiem, kas zin, būs daudz vieglāk runāt pa baložu lietu. Protams, ka tas melnais klusais darbs notiek nepārtraukti. Nevis melnais darbs, bet tādā nozīmē, ka neredzamais darbs notiek nepārtraukti. Tāpēc es arī esmu pēdējā laikā rētāk TVFā laivos. Ja, jo darbs ir ļoti apjomīgs. Un šis tas tiek arī uzrakts. Par tālākajiem plāniem es nestāstīšu īsumā. Šito vēl atbildēšu. Ruslans. Ko jūs katru dienu skalojat cilvēkiem smadzenes? Ieslēdz televizoru, pasties, kas tur notiek. Tur ne katru dienu, tur katru minūti skalo. Un tu vēl mums kaut ko pārmet. Piedod, vecīt, galīgi garām. Bet labi. Tātad ideiski ir tā, ka jā, arī Dievs aizgāja tālāk. Jā, tagad vēl skaidrs, kurš Ruslans tas ir, viņam sāpe personīgā, jā. Ruslan, tad, ja tevi vienalga, tak neskaties manis pēc, Ingus Gintais sveiciens, ja kā spēj šī Misāna nav tur satikusi, kā tur diez uzvedas. Jā, tagad mēs pāriesim pie tās tēmas. Nē, viņa Misāna nevar satikt, sveiciens nodošu, jo lieta tāda, ka Misāne atrodas tā saucamajā izolatorā, izmeklēšanas izolatorā, jo, kamēr nav notiesāta, tikmēr jau neliek zonā. Ginta ir vēl zonā un vēl nākamajā pakāpē augstākajā tagad, kas tur ir, un vēl pie visa arī kapelā eksperimentālajā programmā. Un tā. Redz, es tagad parādīšu šos 2 komentārus, ja? Es domāju, ka to viss ir izteikts, es pat neatbildēšu. Ja? Visiem skaidrs. Jā, tātad sveiks, Kaspar. Tātad atgriežoties pie baložu lietas, jā, kā jau es teicu, notiek ļoti, ļoti liels, patiesībā neredzamais darbiņš, jā, bet šis tas uzrokās, šis tas tiek izrakts, jā. Es, starp citu, tur gan es varu paaicināt, jā, tātad Gintē ir atsevišķa lapa izveidot, saucās atbalstam Gintu Vojcišu, tā arī saucās, viņai var piedraudzēties klāt. Es tiešām nesaprotu, ko šitas te varons ar alus pudeli fonā grib. Bet labi, ok. Tātad, un viena no tādām lietām, kas ir uzraktais, tātad šodien arī nodemonstrēšu, parādīšu. Ja? Runa ir par to, ka es vēl joprojām uzskatu, un arī mums ar Andri ir bijuši video, tur tādā grupiņā viņus visus var noskatīties, ja? Par to, kāpēc Andri... Es pārslēdzos uz Andru un uz atsūsītiem. Vienkārši man kaut kas, diemžēl, tagad nepacelšu. Jā, es pat iedomājos, kas man zvana. Nepazīstams numurs. Līdz ar to tas tika nodalīts atsevišķi. Jā. Skaidrs, Ruslans ir vienkārši trolis. Okay. Tātad tika atsevišķi nodalīts un kā jau es iepriekš esmu teicis, jā, mums pastāv ļoti pamatotas aizdomas par to, ka runa šai gadījumā ir par vakcīnām, kur rezultātā ap 2 bērni arī ir miruši. Ir vairākas liecības, kuras jau ir rādīts tanīs video. Ir vēl šis tas, ir rādīts arī šis, tur atsevišķos video vienā laivā, bet es nolēmu parādīt arī jums, tā kā sen šeit nebija runāts par šo tēmu, tomēr elektorāti ir dažādi. Varbūt noderēs. Nevis noderēs, bet varbūt būs lielāka publicitāte. Ja? Un tā ideja ir ļoti vienkārša. Neslēpšu, kad es esmu daļēji ticis kaut kur mistiskā kārtā atradis uz soliņa, ja? Piemēram, vismaz daļa no lietas materiāliem, un es varu parādīt, teiksim, te būs aizblūrots, bet es tūlīt sākšu skaidrot, kāpēc, piemēram, šī lapa ir izvilkta. Ja?
Tātad, diemžēl tuvāk es piezūmot nevaru, bet šeit ir tā saucamie tekošie novērojumi, redzat lapas nosaukums. Ja? Idejiski tas ir, māte bērniem atnāk pie ārsta, ja? Un ģimenes ārstā tad pierakst, kāpēc ir atnākuši, ko ir izrakstījuši, kādi ir ieteikumi un tā tālāk un tā joprojām. Te mēs redzam, es šo lapu paņēmu, tāpēc, ka te ir, būs 4 pēdējā datuma vecākajiem puikam. Ja? Tad 24.02.2014, es pareizi redzu. 11.03.2014. Ok, ja? Labi. Un kas ir šeit būtiski un zīmīgi? Šeit aizblūrotajā, ja? Apakšā ir ārsta zīmogs un paraksts. Pie tam veidlapa pat par sevi nosaka pēc katra ieraksta jābūt ārsta parakstam. Nevis kaut kādam, bet ārsta parakstam. Un tagad skatāmies nākamo lapu, kas būs pēdējā vecākā bērna apmeklējuma lapa. Un te mēs redzam, ja, ka mums ir 8. datums, 8. oktobris jau konkrēti, un 10. oktobris. Tā ir bērna nāves diena. Bet kas šeit ir interesanti? Redzam. Šeit mums ir zīmodziņu uzlikusi medmāsa, un aizblūrotajā ir arī ārsts ar savu zīmogu un parakstu. Tad 8. datumu viss ir pēc papīriem pareizi. Tā kā ir jāizpild, tā arī ir aizpildīts. Ja? Savukārt 10. datumā mēs redzam tikai medmāsas zīmodziņu. Protams, lielākie skeptiķi man tagad teiks, ka nepaspēja izņemt tos dokumentus vai vienalga, kā tur vēl iespējams. Bet iespējams tikpat labi ir arī tas, ka ģimenes ārste ļoti labi apzinoties, ka šeit nav pierakstīts visas manipulācijas, kuras ir tikušas veikts, un ka šeit nav pierakstīts konkrēti tās iespējamās vakcīnas todien, vienkārši neuzlik šeit savu zīmogu, lai pēc tam neiet zem āmura. Tiesa gan viņi tāpat būs atbildīgi, bet viņi vismaz mēģināja izvairīties. Ja? Šīs divas ir par vecāko puiku. Ja? Tur ir skaidrs. Viss uz veidlaps un tā tālāk. Bet ir vēl viena, šai gadījumā viena tikai ieskanēta lapa, un tā ir par mazāko bērniņu. Es ievēroju tikai skenējot, un tad man žoklis atkrita. Kā redzat, šeit ir arī, te nav tā veidlapa, te ir vienkārši kaut kāds savārstījums. Ja? Pēdējais datums vizīte 11.03.2014. Tagad paņemam atpakaļ. Ja? Šeit bija tā tad. 11.03. Ja, viena vizīte, un tagad haid, un 2 vizītes vēl. 8.10. un 10.10. bērnu nāves dienā. Kas mums parādās šeit? Šeit mums ir 11.03. pēdējā vizīte. Arī ārsta paraksts un zīmogs. Un tad ir šis. Loģiski, tā vienkārši domājot, godīgi sakot, ir grūti saprast, ko tas vispār nozīmē. Bet, nedaudz apdomājot, nonākam pie vienkārši secinājuma. Tā ir papīra strēmele, kur ir uzkrāmēta šeit pa virsu. Jo, redz, ka ir skaidri redzams nogriezt, tā kā ar nazi, ja? Ir kopēts un nav nokopēts. Un pats trakākais ir tas, ka es nezinu, cik jābūt stulbam. Piedošanu, ka es tā saku, bet tiešām, lai šitā te nokļūdītos. Būtu aizklājuši visu, gailis pakaļ nedziedāt. Būtu daudz grūtāk atkost, ka te tā 8. datuma un 10. datuma tieši trūkst. Ja mēs redzam, ka šeit ir 2 tādas tā kā grupas atsevišķas, kas visdrīzākais ir šis te 8. un 10. datums. Pie kam? Ja mēs skaitām par rindām, tiem ierakstiem vajadzētu būt salīdzinoši vienādiem. Ja? Tad šeit mēs varam saskaitīt 1, 2, 3, 4, 5 rindiņas. Tas būtu 8. datumā. Ņemam tātad šo te lapu. 8. datumā 1, 2, 3, 4 un 5. ir paraksts. Ir kā sakrīt, vai ne? Un tagad ņemam šeit. Es novākšu to lapu nost, būs vieglāk saskaitīt. Te ir viens kaut kāds vēl īsais, ja būs tāds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rindiņas. Jaunākajam bērnam. Un kaut kas noslēpts. Un tagad ņemam šo te lapu vecākajam bērnam. 1, 2, 3. Te ir 8. Tad kas šeit ir rakstīts stipri vairāk, nekā ir rakstīts šeit. Un vai nevarētu būt tā, ka jaunākajam bērnam paspēja ierakstīt šo te vakcināciju tanī dienā?
Vecākajiem jau saprotot, kas pa ziepēm ir notikušas, ierakstīja tikai asins analīzes, un tā to arī atstāja, un tā tas tika oficiāli pēc tam atreferēts, ja? Es, protams, neko neapgalvoju, bet šodien padzirdot vienu citu stāstu, ko mēs, acīm redzot, kad līdz tam nonāksim, man vairs nav nekāda ilūzija, ka tiešām viena medmāsa var pieļaut kaut kādu kļūdu un kaut ko ne to iešaut un tā tālāk, es domāju, iepotēt. Ja, tas ir viens no tādiem sīkumiem, un kā jau es teicu toreiz laivā, un to es arī tagad pateikšu, kad es ar Andru biju kopā, es teicu tai medmāsai, ļoti vienkārši, nevis medmāsai, bet tai ārstei, mēs to papīrīt atradīsim. Tas, ka ir skaidrs, ka viņš ir skaidrs, ka viņam ir jābūt. Ir skaidrs, ka viņam jābūt bez šīs aizklātās daļas. Mēs viņu atradīsim. Tāpēc mans ieteikums ir silti iesaku. Un šis nav vienīgais virziens, kurā es roku. Ne tikai es, arī advokāts, jā. Mans vienīgais siltais ieteikums jums, cienītā, ir sazinieties ar mums un izstāstiet, kā tur patiesībā ir bijis. Ja? Jo tad, kad pie jums atnāks cilvēki no prokuratūras vai no izmeklēšanas, jā, izmeklētāji, tad jūsu status jau būs pavisam cits. Tas tāpat par šo lietu. Hans ieskatījos tur, kur nevajadzēja. Šo lēžam lejā, paskatāmies, kas mums te notiekās. Jā, Ruslanu mēs, es atvainojos, es atļaušos Ruslanu tevi nekomentēt, tāpēc, ka tam nav nekādas jēgas. Ja tev sēž blakām Lembergs, lai viņš sēž, pasveicina arī no manis un pasaka, es ar viņu ļoti labprāt parunātos. Normons Bondārs, masu mēdīja rēja labi jau sākumā, līdz sākas milkstēt. Pameta 2 ļamu kauliņu un rekā trakerēja. Jā, piekrītu. Jā, labs salīdzinājums. Jā. Alda Viņķelē būtu jānes atbildība par to, ka man mājās invalīds nevar vairs normāli paēst, dēļ tās izolācijas tika atlikt pieņemšanu. Jā. Ko es tev varu pateikt? Jā, būtu. Nē, šito mēs vispār nerādām. Robi, nē, nebūsim. Mēs ar Eduardu šodien runājām, viņš netiek un arī laiks, cik es saprotu, nebūs tas labākais. Jā. Ruslans izskaidro man vienu, ko tu centies cilvēkiem ieteikt vai pateikt, kāda ir tava laiva loģika. Laivam nav loģikas, tas būtu viena lieta, un otra, Ruslan, ja tu nesapratu, piedod, man tev arī nav īsti vairs ko piebilst. Es domāju, pārējie visi saprot, tu vienīgais nesaproti, izdara secinājums. Jābūt ierakstam pareizi veiktam, un kas aiz tā slēpjas. Jā, tas tur tā lieta, kad ir jābūt. Pirmām kārtām nevajag kopēt šitā. Māja klausās tie, kur saprot. Ja jūs nesaprotat, par ko iet runa, tad varat pamest šo laivu. Nevienu netur un nespiež te uzkavēties visu laiku. Jā, tas, ko es arī teicu. Marika raksta paslēpts, bet kās. Visticamākais, Marika, tur ir noslēpts, vēlreiz uzmetīšu augšā, ja, ka tur ir noslēpts šis te, konkrēti mēs saprotam, ka tur ir noslēpts 8. datums šeit ir, un 10. datums ir šeit. Ja? Un ja vecākajam puikam neierakstīja visu, ja? Kur pat ārsts nelika savu zīmogu, iespējams tāpēc nelika, ja? Tad šeit ir krietni vairāk nekā ir ierakstīts vecākajam puikam, un manuprāt, te varētu parādīties vakcinācija. Vai vismaz kaut kādas medicīniskas manipulācijas, kuras neskāpēc tiek slēpts, bet izskatās pēc vakcinācijas, jo ir vairākas liecības, kad ir bijušas vakcīnas todien. Ja. Egīle, es jau nerunāju, nemaz taisnu, vien tā īpaši nebaidos. Ingus. Kur tu man ieteikti aizved uz mežu? Nē, Ingus, tas nebūs pareizais mehānisms, kādā veidā to noskaidrot. Tas vismaz nav mans veids, kā es to darītu. Jā. Man ir bijuši piedāvājumi dažādi, bet es neuzskatu, ka tas būtu pareizi. Es uzskatu, ka mūsu uzdevums ir pierādīt, un mēs to arī pierādīsim. Likumīgi. Tā kā tam jābūt. Mēdī tikko aplauzās ar LS pacientu. Tu zini, es pat neesmu baigas sekojis līdz, tāpēc es pat nezinu, par ko tu runā, bet tas, ka viņi aplaužās regulāri, tas ir skaidrs. Jā, jo, cik tā mums Latvijā ir to
mēs atkal aiziesim apakaļ pie tā Covid. Man tā negribās, godīgi sakot, par viņu nemaz runāt, jo es saprotu, ka mēs tādā veidā faktiski lejam eļu ugunī klāt tanī ugunī, ko es sakūruši mūsu masmēdī, ja? Bet, es saprotu, ka jums tas ir aktuāli, tā kā ok, es varu parunāt par to, ja? Paralēli par baložu lietu es uzreiz saku, kad notiek vēl ļoti daudz darbības, ļoti daudzos virzienos, un, jūs saprotiet paši, ja advokāts izsūta kādu pieteikumu, pieprasījumu vai kaut ko tam līdzīgi, paiet zināms laiks, Latvijā tie ir tātad vismaz mēnesis, kamēr viņi sadūšojās sniegt atbildi, bet tad jau, kad viņas nāks visas vienā strīpā un būs ļoti karstī. Tā, Ingus, vajag piķi aizvākt no bankām visiem, jo vara vienalga iegrūdīs tur Baltikā, Latvija Energo un vēl daudz kur, tikai ne tautai. Tas zini, Ingus, tie tādi agresīvi, tādi tie aicinājumi. Es personīgi neaicinātu ņemt ārā naudu no bankām, es viņu vienkārši tur neglabāju. Man arī nav ko. Bet, tas tā, jā. Sandra. Diemžēl tie nav vienīgie bērni Latvijā, kas aiziet bojā pēc pocis. Zinu, Sandra, zinu. Bet te tā lieta, man pašam ir bijušas centās sarunas ar entajiem cilvēkiem, jau kuriem ir bijušas, ja neaiziet bojā, tad paliek pa invalīdiem un tādā garā. Vienkārši kādam kādreiz par to jāsāk runāt, un es domāju, ka šobrīd ir ļoti aktuāls, ļoti aktuāls šis jautājums, ņemot vērā visādus bilu plānus un tā tālāk, ja? Tāpēc arī mēs to darām. Un vēl viena lieta, ko es ļoti labi apzinos, ja, kad citā veidā nesanāks, jo, redziet, sistēma ir tā kā zirgs ar klapēm uz acīm. Viņi domā vienā virzienā. Ja? Viņi nesaprot to, ka var arī izdarīt kaut ko. Un ja tu izdari pilnīgi pretēji tam, ko viņi sagaida, viņi ir šokā. Tas ir tas, kas ir, es par to esmu pārliecinājies jau 10 reižu, ja. Acīm redzot, līdz šim nav bijis tāda salikuma kopā, ka viens dūlais, kurš ies līdz galam un vēl ar zināmām, teiksim, saprašanu un zināšanām šīs jautājumos un šāda lieta, jo tā jau nav, ka tur uz katra soļa tādas lietas notiek. Es, protams, piekrītu, ka tāda gadījuma ir. Diemžēl man ir bijis pašam jārunā, bet šie cilvēki baidās runāt. Kāpēc viņi baidās runāt par to? Tāpēc, ka viņi nav izvēlējušies šo ceļu, kur esam izvēlējušies mēs. Un patreiz, ja arī kādam draud kādas briesmas, ja godīgi sakot, manuprāt, viņas draud tiem, un ar lapsenēm varētu sastapties tie, ja, kuri lielā mērā palīdzēja to gintu iesēdināt. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka redziet, kā ir. Es pats esmu bijis uzņēmējs, un es ļoti labi zinu, kā domā uzņēmējs. Uzņēmējs domā tā. Jo manā skatījumā tā kompānija, kura šīs vakcīnas ir izplatījusi, ir labi samaksājusi, lai tā gintu sēdētu. Ja? Tad iedomājieties tagad, kā ir no viņas skatu punktu. Viņi ir samaksājuši naudu, noteikti, ka nemazu naudu. Ja? Un tagad tas viss sāk līst ārā. Kurš tad ir tas kurš nav izpildījis savas saistības? Ne jau es vai ne jau Ginta, ne jau mēs esam tie ļaunie tēli tagad. Nē, viņu acīs ļaunie tēli ir tie, kuri nespēja to visu nokušināt. Tā kā no lapsenēm var sākt baidīties. Gan Čuprika, gan Kušakova, manuprāt, gan tur vēl daži labi, ja? Tu gribi, lai es pastāstu. Nē, Egīl, es šito atstāšu tev, Egīl. Tas bija vienkārši perfekti. Sapratu tā, ka man uz brīdi arī bija tā mērena pauzīt, ka kaut kas tāds ir iespējams. Ja. Ingus, tas notiek visā pasaulē. Es zinu, jā. Labāk runā par savām tēmām, tas Covid-ZB jau. Jā, bet man arī bija kaut kas jāpasaka. Jā. Nevar jau tā, ka es neko nepasaku. Jā. Pie tam man teiksim, šī atklāsme bija mazliet savādāka nekā varbūt līdz šim tiek runāts publiski. Tāpēc es nolēmu to pateikt. Marika, jā, bet māte apvaino, jā. Vai parunājam par mūziku? Tu esi uz klavierēm? Nē, es neesmu uz klavierēm. Es vispār klavieres ni bum bum. Zini, ko es māku? Itoštrumpīgi. Redzi? Šito es māku. Bet tas tā. Jā, mēs tieši runājam. Tas tā.
Egils jau sagribēju uz Sintiņu piebasēt. Sintiņš man arī ir, bet es viņu nemāku izmantot. Tā kā es ir dums un man ir labi šai ziņā. Ja? Tā. Ingus turpina mums aizgākos. Man ar ģimenes ārstu paveicies jau 36 gadus. Man ārstē, es tik tāds švaks gājējis, tagad manas bērnus superdaktarī. Es nesaku, ka nav labu ārstu. Nu, absolūti nē, es to nekad neesmu teicis. Man arī bija. Jā, līdz kaut kādam vecumam, bet nu jau kaut kāds 25 gadus man nav pat ģimenes ārsts. Es pat nezinu, kas tāds ir. Jā, es gan izņemtu visu naudu no bankām, tiesa man savas naudas gan tur nav. Nu, redz, tas pats Jāni. Nu, bet ja man uzticaties, noteikti izņemšu visu jūsu naudu. Labi, šitas Jānis kā vienmēr. Jā. Jānis, Mārta, kolēģi ar mani negrib runāt, nezinu kāpēc. Tu izklausies krietni labāk par taviem kolēģiem. Varam privāti parunāt savu messenger. Vari uzrakstīt pēc tam, jā, droši. Es nesolu, ka es uzreiz atbildēšu, jo redzēju, man arī tūlīt būs jāzvana cilvēkam apakaļ. Es pat aptuveni nezinu, kas man zvanīja. Bet to, jā, caur messenger mēs noteikti varam. Jā. Paldies, Marika, tev galvenais arī izturīgi turies. Jā. Es zinu, pa ko ir runa, un kā jau es tev teicu, tikko kā mums būs iespēja, mēs ķersimies arī šim jautājumam klāt. Jā. Nu viss tagad, Jāņa pēdās, viss tagad ies. Lauris, kā tu vari komentēt deputātu Kariņa rīcību, viņš reāli pilda savus pienākumus vai nē? Tā, pirmkārt, viņš nav deputāts, bet viņš pat netika ievēlēts kā deputāts, viņš ir ministru prezidents. Nē, manā skatījumā nepilda. Jā, un rādīt visiem savu solis, nu tad atvainojiet, piedodiet. Jā. Manā skatījumā viņš ir, kā lai pasaka. Nu, pirmkārt sāksim ar to, ka viņš nav šīs valsts pilsonis. Jā. Lai kļūtu par Latvijas pilsoni, nav jādod zvērests. Lai kļūtu par ASV pilsoni, kurš viņš ir. Jā, ir jādod zvērests. Izlasa ASV zvērests, un tu sapratīsi, cik daudz viņš var pildīt savus pienākumus šeit Latvijā. Ēriks Birznieks, par ko ir tēma nedaudz atpalika no ētera. Nu, bija divas tēmas. Nu, viena jau tā, pa kur runā visi un visur, jā, un otra man bija turpinājums arī mazliet par baložiem. Tā kā pēc tam varbūt noskaties no jauna, jā, to laivu visu. Diemžēl, nu, es tagad nevarēšu visu to atkārtot, nu jau. 81 minūte, 82. Jā, nu jau pateicu, jā. Uz katram tā imunitāte ir savādāk, arī zāļu panesamība, vienkārši ārsti, Lahanulas menti, ātrijā, ar vajadzēja glābt, to izlabot nav tik vienkārši. Nu, apmēram tā ir, jā. Apmēram tā ir. Ingus, tā, man šodien teica, ka pie visām nelēmēm Valentīns vainīgs. Tad tu zini, beidz, nu, ja tu domā par Covid, tad noteikti viņš ir vainīgs, jā, protams. Nu, beidz, nē. Mums katram ir savas īpašības, kuras ir pilnīgi normāli, jā. Ja mēs nebūtu individuāli, tad diez vai mēs varētu izdarīt to, ko mēs spējam izdarīt un panākt, jā. Lauris man piekrīt 100%. Pa Kankariņu, jā, nu tā ir. Tāpēc uzskatīt, ka kāds pie kaut kā ir vainīgs, nē, nav. Mēs esam vainīgi katrs pie saviem darbiem, ne jau pie visu nedarbiem vai darbiem. Ingus nav pozīcijas vai neatkarīgo. Visi viņi tur kopā teātri mauc. Kad naudu jādala, visi baigi čom. Nu, jā, diemžēl tā ir. Un jāsaka, ka tie, kas nonāk tur, es pat esmu fiziski redzējis, kā cilvēks izmainās nonākot tur. Es laikam kaut ko palaidu, kas pa Štēli ar Baložu lietu. Baložu ielu. Nevis Baložu ielu, bet Baložu lietu. Tā, nu, tad tev ir... Es tev pēc tam izstāstīšu privāti. Tā saprotu, ka mums būs jāsazinās. Jā. Super pārēdi. Paldies, Ērika, man prieks. Jā. Es visu to, Ingus, uztveru tā, cenšos pozitīvi un bez tādām dusmām vai naida, jo es zinu, ka tam nav, nu, tam ir atgriezniskā saite un es viņu negribu saņemt. Jā, teiksim tā. Tā, labi, mīļa, man es domāju, ka mēs lielā mērā esam tikuši
veiksmīgi galā, nu jau pusotru stundu tomēr. Paldies par uzmanību, es tā saprotu, ka tomēr man būs biežāk jātaisa tie laivi, nu centīšos turpmāk pirmdienās, trešdienās tad arī taisīs. Lauri, tu par ko šajā gadījumā, par kādu nolaidību, ja tu pa baložu lietu, tad tur ir vainīgi arī. Bet tas ir šausmīgi sarežģīti tagad to izstāstīt, mēs jau te runājām. Šogad ir cerības gimni dabūt ārā. Jā, manuprāt ir, es ticu tam, ka tas mums arī izdosies. Nu, galu galā, ja es neticētu, tad vispār nebūtu nekādas jēgas, bet, nu, ja ne šogad, nu, jebkurā gadījumā pie tā tiek strādāts un tiek darīts viss, lai pēc iespējas ātrāk viņi dabūtu ārā. Un, nu, tad jau dabūsim arī kādu citu iekšā. Sandra, laika pienākuši medijiem ticēt nevar, varas vīriem ticēt nevar, mediķiem ticēt nevar, jābūt pašam visās jomās profam. Nu, tu zini, es tev teikšu tā, man tāda stipra liela aizdoma, ka lielākajā daļā no jomu, kas attiecas uz reālo dzīvi, mēs tiešām esam daudz lielāki profi nekā jebkurš no tiem augstāk minētajiem. Policija arī ticēt nevar. Nevar gan, jā. Tā kā, labi. Ok, mīļie, paldies jums par šovakaru, bija ļoti patīkami. Un tad jau es ceru, ka līdz pirmdienai, ja? Un tad pirmdien tiekamies atkal šeit pat. Labvakar!